Pirmkārt, tā tad ir ideja, vīzija, kazas siera ražošana, sierotava, un līdz ar to ne tikai maz daudzums kazu, kā man ir pašlaik, jo mums ir tikai ģimenes uzņēmums, ja, ir es vīrs un 11-gadīgā meita. Tie esam mēs trīs, kas šobrīd nodarbojamies ar šo te ģimenes biznesu ar kazu siera ražošanu, arī biespienu ražošanu, ja, to es nepieminu, bet viņš turpat klāt ir. Jā, un tātad ar mentoru Ilonu mēs nonācām pie tā, ka mums ir vīzija un mūsu galamērķis jau ir sierotava, tātad ražošanas uzņēmums, un mums vairs nav 10 kazu stāvlī, bet mums ir no 50 līdz 100. Tātad mūsu vīzija ir tāda, mūsu vīzija jau ir pāris gadus uz priekšu. Tātad pirmkārt, kas mums ir jādara, lai šo vīziju īstenot, tas ir palielināt ganāmpulku. Tas ir viennozīmīgi. Otrais, lai palielinātu ganāmpulku, ir jāmeklē finansējums, par ko es šo ganāmpulku var iegādāties. Tā kā man finansiālie resursi ir stingri ierobežoti, tātad šeit veidojās runas ar hipotēku banku, kuri atbalsta ražošanu, ar biznesa inkubātoru, kur jau es arī esmu bijusi konsultācijas saņēmuši, tātad šeit arī ir jomas, kurās biznesa inkubātors sniedz palīdzību, un tie ir Eiropas fondi līderu projekti, kuros jau iepazīstoties ar lauku partnerības sēlija, iespējām, jā, tur ir diezgan reāls šis te realizējums, ja? Un, protams, šeit ir vēl viena ideja, pasmelta no novada ziņām šeit pat Latvijā, tā ir griešanās pie Krustpils novada deputātiem. Ir tāda viena maza ideja, kas neprasīs viņiem liels līdzekļus, ja, un liela galvas lauzīšana, bet varbūt viņiem tas liksies interesanti. Nākošais punkts, pie kā mēs apstājāmies, bija informācijas vieta, kur meklēt šīs te iespējas. Mūsdienās informācijas plūsma ir ļoti liela, ļoti apjomīga, un cilvēkam ir grūti izšķirt, kurā brīdī, kur informācija man ir tā noderīgākā un kur tad man ir vajadzīga. Ja? Un bieži vien ir tā, ka meklējot kaut kādu informāciju citā jomā, mēs palaižam garām to informāciju, kas, teiksim, tajā brīdī ienāk pavisam no citas puses, un varbūt laika trūkuma dēļ vai citu apstākļu dēļ mēs nepievēršam uzmanību. Tātad ir jāzina konkrēts vietas, kur šo informāciju meklēt, kur šī informācija būs visnoderīgākā mums pašiem. Nākošais punkts ir ražošanas process. Ražošanas procesa attīstībai ir ļoti svarīgs darba rokas. Tātad man ir visplašākās iespējas radīt jaunas darbvietas. Tātad šis vairs nebūs tikai ģimenes uzņēmums, bet es varu piesaistīt klāt papildus darbu spēku, un tas ir pavisam reāli, jo arī dotajā brīdī man ir tā, ka man ar 2 rokām ir par maz, man vajag vismaz vēl šite 2 un vēl 2 šite, ja, lai es visu varētu pārspēt. Man jau tagad trūkst, teiksim, otrs cilvēks, ja, jo, teiksim, tā pie tā domāšanas procesa, ja, jo mums ar līdz šie pienākumi ir diezgan sadalīti. Ja. Tālāk pati produkta ražošana, viņa vairs nav pāris kilogrami dienā, bet viņa ir apjomīgi. Ja, tātad, ja mums ir no 50 līdz 100 kazām, mums ir pie 200 litriem piena, tad jūs saprotiet, ka tur vairs nav viena kartliņa uzliekt antīt uz uguns, un tur nu man ir siers. Tātad šī jau ir kārtīga produkta ražošana, šī jau ir kārtīgs ražošanas process un pārstrāde un tā tālāk. Pats uzsvars tiek likts uz produktu, tas ir nākamais mans punkts. Es jau pārdodu ne tikai produktu. Veikalā, lielveikalā, sieru bez sava gala. Ar pelējumu, bez pelējumu, cietais, mīkstais un tā tālāk. Cik nosaukums vien tik nevēlaties, ja? Pilni plauti. Tāds ir, kā man jūs nedabūsiet nekur. Es ražoju pēc senlatviešu metodēm tieši tā. Ar katliņu, pienu un uguni. Mans produkts ir taisīts ar mīkstu. Ziniet, es neuzdrošinājos. Dievu vārds, es neuzdrošinājos, ja man tas likās, nu kā es tagad jums piedāvāšu, jā, Dats Čadrau, viņi ir ēduši manu sieru. Jā, bet vienkārši tā būtu, teiksim tā, varbūt es būtu par daudz iedomīgi, jā, es gribētu prezidentam piedāvāt savu ražojumu, jā, viņš varbūt domā, tā kungs, viņa mani grib vēl noindēt, varbūt, vai vēl kaut ko, jā. Bet, nu, tāda doma man visu, bet es neuzdrošinājos. Ja prezidenta kungs gribēs, to mēs varam sarunāt, un arī ar klātesošajiem 7. novembrī es Jēkabpils tirgu laipni lūdzu no 10:10 līdz 12. Ar visu prezentāciju, ar visu pagaršošanu. Tā pievienotā vērtība, ja? Šeit es negribu teikt, ka govju produkts ir slikts. Nē, govju produkts ir citāds, un kazas piena produkts ir citāds.
Kazas piena produkts ir pilnīgi atšķirīgs no govs piena produktu, un kādreiz govnieki apvainojās, kad es ļoti slavēju kazas produktu. Piedodiet, ar govs pienu es pat esmu izaugusi, jā, bet ar kazas pienu es tagad dzīvoju. Un viņš tiešām ir veselīgs, un viņš tiešām ir tik augstvērtīgs, kā viņu slavē. Pirmā lieta ir tāda, ka šim pienam ir 3 reizes vairāk vitamīnu nekā govs pienam. Kazas pienam ir pilnīgi cits ķīmiskais sastāvs. Viņš pilnīgi viss pārstrādājās. Nekas nepaliek jūsu organismā, ne tauku krokās, nekā citādāk. Viņš ir veselīgs. Mans produkts ir tīri bioloģisks, jo es strādāju pēc bioloģiskajām metodēm. Jūs sakat, druskārt lietas reklāmā. Nē, tas ir tā ir tā pievienotā vērtība, ko man saka tā. Tu nepārdod produktu, tu pārdod to, ko ar šo produktu tu vari panākt. Ja, kas ir tā vērtība tam produktam? Es jau varu pārdot arī akmeni uz tās lepus, ja? Bet tā vērtība tam akmenim. Tālāk tirgus. Pirmkārt tā ir, lai tādos daudzumos kaut ko varētu tirgot, ja ir jāiziet uzņēmuma atzīšana. Tālāk, līdz ko ir iziet uzņēmuma atzīšana, tā produkts nonāk veikalos. Protams, tirgi, gada tirgi, tas ir pats par sevi, bet šeit, ja iziet jau uzņēmuma atzīšana, tad jau ir runa par eksportu. Tātad tas ir ne tikai Latvijas mērogā, bet šeit arī Lietuva ir tuvu, un tad jau arī pat Igaunija vairs nebūs tālu, ja? Un šeit tātad tiek veikti dažādi mārketinga pasākumi, un viens no tiem ir arī sadarbībā ar turisma nozarēm. Jo ne tikai tirgos, bet arī, teiksim, atbraucot pie manas ciemos uz saimniecību, man ir veikaliņš, kuru es veidoju kopā ar visiem Atašienes ciemiedzīvotājiem, protams, kas to vēlas, jo Atašienē ir ļoti čakli cilvēki. Rokdarbi, suvenīri, kodniecība, jā, tas viss Atašienē ir pieejams, bet, diemžēl, nav iegādājams tik viegli kā to. Jums pie katrai jābrauc uz mājām, jā? Un, diemžēl, nevienmēr tas ir parocīgi. Tātad pie manis ir arī tāds pats veikaliņš, kur šo produkciju visu var iegādāties. Tālāk, tāda maza cerība, ka šajā veikaliņā ir blakus vēl viena telpa ar Latvijā pirmo kazu muzeju, kurā ir vākti materiāli tieši par kazām un viss, kas ir saistīts ar kazām. Un tālāk sadarbība ar turisma firmām. Un pie eksporta punkta, tas viņš gan ir beigās pierakstīts, jā, lai veikt eksportu, ir jābūt sadarbībai ar transporta uzņēmumiem, kas šo manu produkciju nogādās tālāk. Ja? Tālāk nākošais punkts ir reklāma. Reklāma šoreiz gan mums ir atstāta beigās, citiem viņa ir sākumā. Tātad reklāma dažādos pieejamos veidos, kā jau tas mūsdienās ir iespējams. Un šajā reklāmā būs tiešais darbs uz mērķa auditoriju. Tieši, jā, informācijas izplatīšana uz konkrētu mērķa auditoriju. Ja? Un tātad šeit būs arī atgriezniskā saite atpakaļ, ka šī mērķa auditorija meklēs šo te ražoto produkciju. Ja? Īsumā tas ir viss. Paldies! Ivona. Es pāris vārdos gribēju piebilst. Tātad man ir patiesas prieks par šādu uzņēmīgu ģimeni. Šī uzņēmīgā ģimene sākus tikai šovasar šo savu biznesa projektu, un tātad viņiem jau viņš ir aizgājis. Es gribēju teikt, ka šis biznesa plāns tappa tātad uz reālas bāzes, tātad pamats jau ir, un tas patiešām varētu izskatīties šāda tā attīstība, un tātad, ja šobrīd ģimene nodrošina tikai sevi, un kur arī palīdz bērniņš šajā darbā, tad ar laiku tās būs papildus darba vietas, un es gribēju teikt, ka, manuprāt, tas ir ļoti labs piemērs arī pārējiem, ka tomēr arī šajos laikos var uzsākt šādu veiksmīgu biznesu, sākumā nodrošināt savu ģimeni un sevi ar darba vietām un ienākumiem, un plus dodot darba vietas arī citiem.